Labdien, Arni! Labdien! Savā stāstījumā tu sacīji, ka tehnoloģijas grauj robežas. Taču mūsdienās tehnoloģijas attīstās jau tik strauji, vai jums kādā brīdī uzņēmumam nav bažu, ka vairs nespēsiet kontrolēt šo te attīstību? Katrā ziņā nē, jo mēs vienmēr sekojam līdzi tehnoloģijām. Un, kā es visiem arī saviem kolēģiem dažreiz smējos, kad tajā izstādē, kad es biju uzvilcis Google Glass, mēs runājam nevis par to, cik mēs skaisti tām brillēm varēsim redzēt un kaut ko filmēt, bet uzreiz jautājums, kā mēs viņus varēsim izmantot, lai iznomātu automašīnas. Tā kā mēs sekojam tehnoloģijām līdzi un tiešām katru reizi ar jautājumu, kā tas var noderēt mūsu biznesā. Kāda nozīme paliek cilvēkam šajā tehnoloģiju laikmetā? Bez cilvēka, protams, nekas nenotiek, jo, lai arī tehnoloģija ir rīks, kas palīdz, tāpat tās joprojām, sākot no to, ka automašīna ir jānomazgā ar cilvēciskām rokām, un beidzot ar to, ka arī sarežģītāks jautājums nekad neatrisinās dators, bet to atrisinās mūsu operators pa telefonu. Jā, tā kā cilvēks būs vienmēr, un bez cilvēku rokām un bez cilvēku galvas nekas nenotiks. Tajā pat laikā, runājot par autoindustriju, šobrīd jau parādās pirmie eksperimentālie modeļi, kur var pārvietoties autopilotā. Jā, un mēs neuzsaucamies par to, mēs arī par to domājam. Un šajā brīdī atkal ir jautājums, vai vajadzēs tev pirkt šādu automobīlu pašam, vai to varēs nomāt. Jo šajā brīdī vienkārši pārkāps no šoferu krēsla uz aizmugurējo krēslu, bet automobīlu tev vajadzēs tāpatās. Būt radošam dažkārt nozīmē arī iet pret straumi. Vai tev savā karjerā ir bijuši tādi brīži, kad tu paliec faktiski viens pret visiem, bet tu zini, ka tu ej pareizā virzienā? Par laimi pilnīgi viens es nekad nepalieku, jo man ir lieliska komanda, ar kuru mēs arī izcīnamies un daudzreiz arī, protams, nonākam pie slēdziena, ka neko nedaram. Bet ir bieži tās dzirksteles, kas aiziet, un mēs darām un kopā ar komandu. Un iespējams ir tā, ka tie daži cilvēki, kas ir komandā, varbūt iet pret straumi, ko saka vispārējie, bet par laimi nav bijis tā, ka pilnīgi vienam pašam ir jāiet pret straumi. Savā uzstāšanās laikā tu minēji vairākus arī jaunus produktus, ko jūsu kompānija ir ieviesusi. Vai tas nozīmē, ka autonomu un nomu kā tādu varam saukt arī par radošu biznesu? Es domāju, ka jebkuru biznesu var saukt par radošu biznesu, jo no ārpus tas tik tā izskatās, kad viss ir iekšpusē tik vienkārši un nopirki, noliki, izīrēji, ja, bet šīs te lietas prasa tiešām lielu radošumu gan mārketingā, gan klientu apkalpošanā, gan dažreiz arī tehniskajā izpildījumā, lai tiešām varētu paspēt vienmēr laikā, vietā un lai klients būtu apmierināts. Kā cilvēkam, uzņēmējam, kurš ir pieredzis būt pragmatisks un visu sīki un smalki aprēķināt, kā izkāpt no šīs teiksim, Excel tabuliņas un kļūt radošam? Kādi ir tavi ieteikumi? Es atklāti sakot, nekad neesmu teicis, ka arī Excel tabulas nav nekas radošs, jo arī es bieži sēžos pie Excel tabulām, bet dažreiz tas pat ir kāds aizmetnis jaunai idejai, sēdēšana pie Excel tabulas un redzēt, ka kaut kas aiz šiem cipariem ir, un te uzšķiļās dzirksti, un tad tur var apaudzēt viņu tālāk. Ja? Dzirksteli parādās jebkur, gan Excel tabulā, gan ārpus Excel tabulas. Ja? Tā kā jāstrādā abām smadzeņu puslodēm, un tas arī rada to, ka ir šis radošums un kurš beigās izaug arī par biznesu. Vai nav reizēm tā, ka šī radošā dzirkstele kaut kādā brīdī kaut kur pazūd un noslāpst? Protams, ka tāda brīži ir, bet tāpēc jau mēs pārguļam nakti, nākamajā dienā un atkal esam ar jauniem spēkiem, jaunu vīziju, jaunām idejām. Un gan Excel tabula, gan brīnišķīga ideja
tās ir lietas, kas strādā kopā. Vai es pareizi saprotu, ka tu esi vecās latviešu tautas parunas rīts gudrāks par vakaru piekritējis? Nu, ne tikai. Es teiktu, gan rīts, gan vakars varbūt arī pietiekami labs, bet dažreiz ir jāpadomā, vai tava ideja tiešām kādam ir vajadzīga, vai tā nav tikai tava trakā ideja. Un varētu tad teikt, ka nākamais rīts varētu būt arī gudrāks. Paldies tev par sarunu. Paldies!